Pirms 100 gadiem, saulainā 1925. gada septembra dienā, Ventspilī aizsākās jauna ēra veselības aprūpes jomā. Ventas kreisajā krastā tika atklāta jaunā Ventspils slimnīca. Šajā svinīgajā notikumā bija ieradies arī pirmais Latvijas prezidents Jānis Čakste, izglītības ministrs Arvīds Kalniņš un veselības departamenta direktors Augusts Petersons. Toreiz, sabūvējot kopā divas vasarnīcas, tika izveidota slimnīca ar 40 gultas vietām. Pirmajā darbības gadā slimnīcā ārstējās 299 pacienti un 16 000 ventspilnieku aprūpēja tikai 9 ārsti. Tieši tur aizsākās stāsts, kas šodien ilgs jau veselu gadsimtu. 30. gados slimnīcai pievienojās dzemdību nodaļa, kas kļuva par vienīgo pilsētā. Tieši tur pasaulē nāca jaunas dzīvības. Tieši tur tika likti pamati nākamo paudžu likteņiem. Kara un pēckara gados slimnīca auga reizē ar pilsētu. Jau drīz šeit bija vairāk nekā 200 gultas vietu, bija atvērtas jaunas nodaļas, laiks ritēja. Mainījās tehnoloģijas, mainījās medicīna, taču nemainīga palika galvenā vērtība – uzmanība cilvēkam. 1965. gadā uzbūvēja ēku Inženieri ielā 101. Tagad tur atrodas augstskola, bet tolaik tur tika ārstēti tuberkulozes pacienti visos 4 ēkas stāvos. Padomju periodā slimnīca darbojās vairākos korpusos dažādās pilsētas vietās. Ventas labajā krastā attīstījās Resoru slimnīca jeb Ostas slimnīca ar dažādām nodaļām – terapijas, ķirurģijas, neiroloģijas un pat ar poliklīniku. 1993. gadā Ostas slimnīcu pievienoja pilsētas slimnīcai ar vienotu administrāciju. Slimnīcā kopā bija 900 gultas vietas. 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā soli pa solim tika rekonstruētas visas nodaļas, vienlaikus tās aprīkojot ar modernām medicīnas tehnoloģijām un nepieciešamo aprīkojumu, radot labvēlīgus apstākļus gan ārstiem, gan pacientiem. Mēs atrodamies jaunuzceltajā, jaunatremontētajā laboratorijas ēkā, kas tika pārvesta no Inženieri ielas 100 uz Vasarnīču ielu. Domas līdzekļiem mēs iepirkām modernas Eiropas standarta iekārtas un datus apstrādā ļoti ātri. Turpmākajā laikā mēģināsim kompjuterizēt šo laboratoriju. Pašreiz mūsu laboratorija ir visspēcīgākā Kurzemē, ka mēs aparatūras un speciālistu un tehniskā nodrošinājuma ziņā varam konkurēt faktiski ar jebkuru līdzīgu līmeņa laboratoriju, ne tikai varbūt pat Rīgā, bet arī Eiropā. Pārējot no padomju laika uz rietumu medicīnu, ārstēšanā ienāca jaunas diagnostikas aparatūras un medikamenti, ko lietoja Eiropā. Daudzas slimības varēja uzsākt ārstēt ambulatori un būtiski saīsinājās ārstēšanas ilgums. Līdz ar to slimnīcai vairs nebija nepieciešamas tik daudz gultas vietas un telpas. Lai slimnīca varētu vairāk veltīt līdzekļu ārstēšanai un personāla atalgošanai, 1995. un 1996. gadā Pilsētas domas vadības pāraudzībā tika izstrādāts slimnīcas jaunais modelis. Tika apvienotas nodaļas, kas atradās abos Ventas krastos – ķirurģijas, terapijas, neiroloģijas un tika atbrīvota arī ēka Inženieri ielā 101, kas tika nodota jaundibināmās Ventspils augstskolas rīcībā. Sen mēs domājam kopā ar administrāciju, ka mums vajag atrasties centrālajā ēkā blakus reanimācijai un blakus komputertomogrāfijai. Mēs bijām pārventa, tas bija ļoti grūti, lai smagu slimnieku uz kompjuteru pāri Ventai, pāri tiltām. 90. gada sākumā bija ļoti liels Ventspils domas finansiāls atbalsts. Tika iegādātas medicīnas tehnoloģijas no rietumu pasaules. Lai ārsti varētu apgūt jaunās tehnoloģijas, tie tika sūtīti uz kursiem dažādu valstu slimnīcās. Esam ieguvuši atkal vienu skaistu nodaļu. Un jāsaka, ka ar šo remontu mēs varētu pavilkt strīpu zem remonta darbiem slimnīcas vecākajam korpusam, kurš kā slimnīca kalpo no 26. gada, 1926. gada. Mēs darām, protams, to tāpēc, lai slimnieki labi justos, lai labi justos slimnīcas darbinieki, gan visi, gan ārsti, gan medmās, sanitāris. Un kopumā mēs to darām tāpēc, lai mūsu slimnīca būtu konkurētspējīga. Īpašs slimnīcas attīstības posms sākās jaunā gadu tūkstoša sākumā. 2005. gada jūlijā jaunās slimnīcas ēkas pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paudzēm.
Toreiz Ventspils slimnīca atradās 2 atsevišķos kompleksos abos Ventas krastos, tāpēc nācās dublēt uzņemšanas nodaļu, ekspresa laboratoriju un citas funkcijas. Ar jaunās slimnīcas korpusa atklāšanu 11. maijā uz to pārcēlās terapijas nodaļa un tika izveidots vienots komplekss. Es, piemēram, no šīs dienas mūsu slimnīcu uztveru mazliet citādāk, tāpēc, ka šīs telpas ir pievienojušās, tad manā iekšējā izjūtā tagad Ventspils slimnīca ir citādāk. Un tas palīdz varbūt mainīt arī kaut kādās citās domāšanas kvalitātēs, domāšanas kategorijās kaut ko, kad šis ir tas brīdis, kad kaut kas mainās arī citur. Kopumā jaunā korpusa un uzņemšanas nodaļas izbūve izmaksāja 3,14 miljonus latu, no kuriem 1,12 miljonus piešķīra Eiropas Savienības struktūra fondi. Mūsdienīgajā ēkā tika izvietotas kardioloģijas, neiroloģijas, insulta, traumatoloģijas un ambulatorās nodaļas. Tas bija patiesi liels solis nākotnē. No šī brīža slimnīcas attīstība kļūst straujāka. Tajā pašā 2005. gada septembrī durvis vēra rekonstruētā infekcijas nodaļa un tika izveidota Latvijā pirmā ārpus Rīgas paliatīvās aprūpes nodaļa, kurā tika izveidota arī slimnīcas kapela. Nākamajos 3 gados slimnīca paplašināja pakalpojumu klāstu. Ar pašvaldības un Eiropas fonda atbalstu tika iegādāta jauna aparatūra. Tas ir darba stacija. Darba stacija tas ir pirmais solis, lai slimnīca varētu ievest digitalizāciju. Tur jau tas dators ir iekšā. Pacienta datubāze saglabājas tajā vecajā aparātā pēdējie 4 mērījumi, kad izslēdz aparātu, viss pazūd. Šeit viņš atnāk pēc gada, pēc 2 var salīdzināt. 2010. gadā slimnīca ieguva jaunu statusu. Apvienojoties ar Talsu slimnīcu, tā kļuva par Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu. Šis te Ziemeļkurzemes slimnīcas apvienošana ar Talsiem, tas ir vienīgais pozitīvais piemērs visā Latvijā. Šīs apvienības rezultātā mēs varējām piesaistīt 1 miljonu latu investīciju no Eiropas Savienības un valsts budžeta līdzekļiem gan infrastruktūras, gan tehnoloģiju atjaunošanai. Apvienošanās kļuva par pamatu jauna logotipa radīšanai, bet 2014. gada 31. jūlijā tika iesvētīts Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas karogs. Ventspils filiālē infrastruktūras uzlabošanas darbi neapstājās. 2012. gada novembrī tika atklāta renovētā reanimācijas nodaļa. Tas ir tāds kā zināms atskaites punkts arī visai slimnīcai, tāpēc, ka šī bija pirmā nodaļa, kuru renovēja tad, kad sākās vispār rekonstrukcijas darbi slimnīcā, un patreiz ir tā, ka mēs esam atkal pirmie, kurus atjauno un rekonstruēja vēlreiz. Un tas nozīmē, ka visas pārējās nodaļas ir jaunas, labi iekārtotas. 2014. gada februārī rekonstruētā uzņemšanas nodaļa. Bet tā paša gada maijā tiek sasniegts jauns līmenis. Tiek atvērta hemodialīzes nodaļa, kuras pakalpojums izmanto pacienti ne tikai no Ventspils un novada, bet arī no visas Latvijas. It kā jau tas lietas būtība nemaina, procedūra paliek tā paša, ārsti tie paši, slimnieki tie paši, bet mums ir labāki apstākļi. Mums ir labāki apstākļi, un jebkurā laikā vienmēr labāki apstākļi nozīmēs labāku un ātrāku veselības atgūšanu. Tajā pašā gadā tika atklāts arī Kurzemes acu centrs, kura izveida bioloģisks solis oftalmoloģijas attīstībā, kas Ventspils slimnīcā tika aizsākta jau 2000. gadā. Ventspils slimnīcā ir lielākais acu centrs ārpus Rīgas, un līdz ar to pie mums brauc no visas Kurzemes pacienti. No 2017. līdz 2025. gadam nodaļa tika restrukturizēta, piesaistīti jauni speciālisti, paplašināts pakalpojumu klāsts un iegādātas jaunas iekārtas. Beidzot rezidentūru Rīgā, man bija smaga izšķiršanās par to, vai palikt universitātes slimnīcā strādāt, vai arī nākt uz reģionu. Jo, nav noslēpums, ka reģionā tomēr tās iespējas nav tādas pašas kā Rīgā, bet tad uz doto brīdi es esmu pārliecināts, ka tās iespējas ir tieši tādas pašas. 2020. gadā tika rekonstruēta neiroloģijas nodaļa un insulta vienība, kas savulaik tika izveidota tālajā 1990. gadā un arī bija pirmā ārpus Rīgas. Palāta ir aprīkota ar monitoriem, ar kompjuterizētu sistēmu, kur pacients tiek novērots 24 stundas diennaktī.
Īpaša uzmanība slimnīcas vadības un personāla darbā vienmēr ir tikusi veltīta dzemdību nodaļai. Vietai, kur pasaulē nāk jaunā paudze. Mūsdienu dzemdības zāles ir mājīgas un pielāgotas individuālām dzemdībām speciālistu uzraudzībā. Tas ir aprīkots ar modernām tehnoloģijām, ir pieejama arī zāle dzemdībām ūdenī. Pēc radībām māmiņas ar jaundzimušiem uzturas ģimenes palātās, kur pievienoties var arī vīrs vai cits tuvinieks. 2022. gada martā pēc māmiņu un vecmāšu ieteikumiem tika atklātas paplašinātās un rekonstruētās dzemdību telpas. Tagad ļoti daudz mammas jau izpēta internetā, kur dzemdēt, kur viņām uzrunāt telpas, kur ir vairāk komforts, kāds ir personāls. Un, protams, telpas ir tāda tā kā vizītkarte. Un šis ir noslēdzošais posms, tātad ir paplašināts šīs dzemdības zāles divas ir ērtāk būs strādāt medicīnas darbiniekiem. Būs māmiņai, protams, arī tētim ērtāk, un es gribu teikt, arī bērniņai būs ērtāk pasaulē. Kopā par šiem gadiem gan iekārtas iegādājoties, gan arī veicot dažādu remontu darbus un paplašinājumu darbus, ir gandrīz 500 000 ieguldīts, bet tas jau ir mūsu bērnu nākotnē. Šī ir parastā dzemdību zāle, mums ir tādas divas, un tad ir viena ūdens dzemdību zāle. Protams, ka te ir arī visa nepieciešama aparatūra, kas jebkurā dzemdību zālē ir. Gadā pie mums dzimst ap 500 bērniņiem, un katrs šis bērniņš ir mīļi gaidīts pie mums. Pie mums lielākoties ir mūsu pašu Ventspils sievietes. Vēl liela daļa no tām ir arī sievietes no Talsiem, no Talsu novada. Ir arī sievietes, kuras brauc no Liepājas, ir arī no Rīgas, no Jūrmalas, no Saulkrastiem arī ir bijušas. 2019. gada 19. martā slimnīcā tika uzsāktas mugurkaula operācijas, mērķtiecīgi attīstot traumatoloģijas profilu. Kopš tā laika Kurzemes mugurkaula ķirurģijas centrs Jāņa Osīša vadībā kļuvis par vienu no vadošajiem Latvijā, sniedzot būtiski ieguldījumu iedzīvotāju darbspēju atjaunošanā un invaliditātes mazināšanā. Modernākās tehnoloģijas ļauj veikt precīzas operācijas un saīsināt atlapšanas laiku. Tā aparatūras paudze, ar ko mēs tagad sākam strādāt, tiešām padara šīs operācijas nevis lēnākas, kā tas agrāk bija, bet arī ātrākas, vienkāršākas, jo daudz kas ir uzlabojies. Vairāk doktori atteicās, bet Osīts pateica, es mēģināšu. Pats galvenais, es domāju, tādos brīžos ir atvērtība un uzticēšanās ārstam. Lielākā daļa no viņiem ir ar šo mūsu darbu apmierināti. Viņi brauc mājās, viņi stāsta, es tur biju Ventspilī slimnīcā un tur man palīdzēja un tur ir rezultāts. Augstā līmenī tiek nodrošināta ārstēšana arī traumatoloģijas nodaļā, kur lieliski savijas pieredze un jaunas zināšanas. Šeit veic sarežģītas ķirurģiskas operācijas, locītavu endoprotezēšanu un ārstē neirotraumas. Mums faktiski sanāk ir divas paudzes. Pirmā paudze esam mēs, sāksim mums par jaunākajiem, un ir pieredzējuši kolēģi. Ne vecākiem. Ja? Kas ir labi, ka viņam ir liela pieredze. Viņi daudz ko redzējuši, daudz vairāk nekā mēs pa visu šo praksi. Savukārt mēs esam jauni, aktīvi. Un to sakombinēt, mums izveidojas ļoti laba sadarbība. Mums ir vajadzīgs viss personāls apkārt, lai mēs varētu šo palīdzību viņam sniegt. Sākot ar reģistratoriem, māsām, māsu palīgiem. Traumatoloģija, vispār medicīna, tā ir tikai komandas darbs. Jauna lapuse slimnīcas vēsturē tika atšķirta 2022. gada 29. septembrī, kad tika atklāts Kurzemes rehabilitācijas centrs. Pacientiem kļuva pieejami vairāk nekā 100 rehabilitācijas pakalpojumu un procedūru. Mūsu ambīcija ir kļūt par labākajiem Kurzemē, ne lielākajiem, bet labākajiem. Pirms 5 gadiem mums rehabilitācijas nodaļa 8 darbinieki strādāja, tad šodien tādi ir 23, kas strādās jaunajā centrā. Un, protams, mūsu plāns arī ir palielināt darbinieku skaitu, lai maksimāli efektīvi šo infrastruktūru izmantot. Centrā ir plaša fizioterapijas zāle ar specializētiem trenižieriem, virtuālās realitātes telpa, unikāls baseins ar paceļamu grīdu. Tāpat ir pieejamas gan individuālās, gan grupu nodarbības, masāžas, sāls istaba, hidroterapija, mūzikas terapija un daudz kas cits. Te ir tik daudz iespēju, te ir
sakoncentrēts viss mūsdienīgākais, labākais. Šeit ir fantastisks rehabilitācijas multiprofesionāls komandas tāds redzējums. Komplekss hidroterapijas vai arī viss tas zāles aprīkojums ir jauns un pacientiem interesē un viņi arī izmanto. Un ir arī vajadzības, jo tā vajadzība ļoti liela. Ne tikai Ventspilī, bet arī visā Latvijā rehabilitācijas pakalpojumi ļoti pieprasīti. Nozīmīgs notikums slimnīcas dzīvē ir 2023. gada oktobra beigas, kad tika atklāta jaunā neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļa. Tā kļūsi plašāka, ir atdalītas pacientu plūsmas, izbūvēti un aprīkoti ārstu kabineti, manipulācijas zāles, novērošanas postenis un nākotās palīdzības telpa. Telpas daudz ko nosaka. Ērta darba vide. Personālam tas ir svarīgi un arī pacientiem. Un tās, par ko mēs tiešām kā slimnīca esam gandarīti, ka pašlaik nav tāda viena liela, neomulīga telpa, kur sēž pilnīgi visi, kas ir atnākuši pēc palīdzības. Tagad tomēr ir šīs plūsmas nodalītas. Ir daudz pateicības vārdu par ērtām telpām arī personālam. Gaiši ērti, aprīkojums viss ir. Rengens ir tepat aiz stūra, kā jūs redzat. Mēs vienkārši sakam pa zaļo līniju. Kompjuters ir izejot pa durvīm pretī. Šis ir ļoti ērts risinājums un laboratorija aiz muguras. Interesantākais, kas ir, ka tad, kad es kļuvu par galveno ārstu, tad pirmais, ar ko mēs sākām, tā bija vecā uzņemšanas nodaļa, ko mēs pārbūvējam. Un tas cikls ir noslēdzies atkal ar uzņemšanas nodaļu, bet pilnīgi citā vietā, citā kvalitātē. Pārplānota un modernizēta arī slimnīcas laboratorija, apvienojot ambulatorisko un dežūru laboratoriju, kā arī ir izveidotas modernas diagnostikas telpas. Rentgena un datortomogrāfijas izmeklējumi tagad kļuvuši ērtāk pieejami pacientiem. Agrāk mūsu nodaļas bija sadalītas. Dežūru laboratorija, ambulatorā daļa bija dažādās slimnīcas vietās. Protams, tas bija ļoti neērti. Pašlaik mēs esam vienā vietā, kompakti. Ventspils filiālē katru gadu ārstējās vairāk nekā 10 000 pacientu. Darbojas 14 nodaļas un visu diennakti dežūrē ārsti 9 specialitātēs. Šeit tiek ieviestas jaunas metodas, izmantotas modernas tehnoloģijas, taču slimnīcas lielākā vērtība ir tās cilvēki. Ārsti, māsas, laboranti un visi, kas ar savu darbu un sirdi rūpējas par citu veselību. Paskatījos tieši ar to gadu, kad atnācu, kā šeit bija, kādi mums rādītāji, un protams, pa vidu vēl bija Covid pandēmija, kas vispār, tādas lietas notiek reti reizi gadsimtā un tā ka to visu ir sanācis piedzīvot. Tajā laikā, kad sāku strādāt 85. gadā, vienīgais izmeklējuma veids no izmeklējuma veidiem bija rengens. Viss. Vairāk nekā nebija. Mēs nevaram arī salīdzināt, kāds ir medikamentu klāsts. Ja? Skaidrs ir viens, ka būs vairāk tehnoloģijas, tā skaitā mākslīgais intelekts, jo mums jau šobrīd ir vairāk projektu, kur ir plānots ieviest mākslīgo intelektu tieši ārstniecības procesā. 100 gadi ir tādā pasaules un vēstures kontekstā tikai mirklis, un no tiem mirkļiem veidojas šodienu. Es gribētu novēlēt slimnīcai un kolēģijai, lai saulaini, jauki un laimīgi tie mirkļi. 100 gadi. Tā nav tikai vēsture. Tā ir dzīva 1000 pacientu atmiņa un novada pateicība. Tā ir pārliecība, ka nākotnē gaida jauni atklājumi, jauni sasniegumi, jaunas uzaras. Lai šis gadsimts būtu tikai sākums garam un gaišam ceļam.